Labdien! Mani sauc Katrīna Tumpele, un es esmu certificēta ergoterapeite. Ikdienā praktizēju Kurortu rehabilitācijas centrā Jaunķemeri, un varbūt mazliet vairāk pastāstīšu arī par to, kas vispār ir ergoterapija un ar ko mēs, ergoterapeiti, ikdienā nodarbojamies. Tātad ergoterapija ir veselības aprūpes profesija, kas ikdienā pamatojās uz mērķtiecīgām aktivitātēm, un tās uzdevums ir iesaistīt cilvēku pēc iespējas vairāk viņam svarīgās aktivitātēs. Ergoterapeits ikdienā nodarbojas ar dažāda vecuma un dažādu grupu pacientiem. Tas ir sākot no zīdaiņiem līdz pat sirmām vecumam. Piemēram, ergoterapeits var būt nepieciešams pacientiem ar dažādām saslimšanām vai profilakses nolūkos pilnīgi veselam cilvēkam. Ieskicēšu vēl jums dažas pacientu grupas, ar kurām ikdienā ergoterapeits darbojas. Tie ir pacienti ar kustību traucējumiem, pacienti ar roku traumām, pacienti, piemēram, pēc hroniskām progresējošām saslimšanām. Mēs, ergoterapeiti, arī ikdienā konsultējam pacientus un pacientu tuviniekus par ergonomiku, locītavu aizsardzību un enerģijas taupīšanas principiem un to pielietošanu ikdienas aktivitāšu veikšanā, kā arī jaunos vecākus par handling principu ievērošanu mazuļu aprūpē. Ja mājās ir aprūpējams pacients, tad tuvinieka primārās darbības ir tieši saistītas ar mājas vides iekārtošanu. To, kā mēs iekārtojam mājas vidi, lai tieši tā būtu atbilstoša pacienta funkcionēšanas līmenim. Mēs varam iedalīt tādas neklasificētas trīs kategorijas, trīs grupas pēc pacienta funkcionēšanās stāvokļa. Pirmā grupa tā ir pacienti, kas spēj veikt mobilitātes aktivitātes neatkarīgi. Otrā pacienta grupa ir mobilitātes aktivitāšu veikšanai ir nepieciešama palīdzība, jeb veids ar grūtībām. Un trešā pacienta grupa ir pacienti, kuri šīs mobilitātes aktivitātes nespēja veikt. Attiecīgi arī rekomendācijas katrai pacienta grupai ir atšķirīgas. Pacientiem no pirmās grupas vides pielāgošana mobilitātes aktivitāšu veikšanai visticamāk nebūs nepieciešami. Pacientiem no otrās grupas vides pielāgošana visticamāk būs vajadzīga. Un šeit ir jāsāk ar to, ka mēs noskaidrojam to, vai pacientam pastāv kritiena risks. Ja pacientam kritiena risks pat nepastāv, tad vienalga profilakses nolūkos ir svarīgi informēt pacientu par kritiena riska profilakses pasākumiem un, protams, pacientu tuvinieku. Savukārt, ja pacientam pastāv kritiena risks, tad visbiežāk tie ir kritiena risks saistīts ar to, ka pacientam ir apgrūtināta spēja veikt mobilitātes aktivitātes, ir līdzsvaru traucējumi, kustību koordinācijas traucējumi, izmainīts gaitas stereotips. Tad šādos gadījumos ir jāmeklē ergoterapeita palīdzība. Ergoterapeits kopā ar pacientu un pacientu tuviniekiem noskaidro to, kas veicina mājās šo kritiena risku un apzina tos faktorus un cenšas arī novērst. Primāri mēs cenšamies novērst ar vienkārši vides pielāgošanu, iekārtošanu, bet ja šie riski nav iespējami novērst ar vides pielāgošanu, tad mēs ņemam tālāk tehniskos palīgu līdzekļus mobilitātes atvieglošanai. Kādus? Protams, tas ir atkarīgs arī no paša cilvēka individuālajām spējām un funkcionēšanas līmeņa. Trešajai pacientu grupai ir svarīgi izvērtēt, vai pacientam ir tendence veidoties izgulējumiem. Jā, izgulējumu veidošanās risku mēs izvērtējam ņemot tālāk Bradena skalu. Bradena skalu izvērtē vai ārstējušais ārsts vai ergoterapeits. Pieminēšu to, ka šo instrumentu neizmanto paši pacientu tuvinieki. Un, ja pat nav informācija, vai pacientam pastāv, vai tajā pašā laikā nepastāv izgulējuma rašanās risks, tad ir jāatbild tuviniekiem uz vienkāršiem jautājumiem. Vai, piemēram, šis pacients spēj patstāvīgi mainīt ķermeņa pozu, piemēram, no labā sāna uz kreiso sānu. Otrs jautājums, vai šis pacients spētu apzināt to, ka viņam ir jāmaina šī pozīcija ik pa pusotrai vai 2 stundām. Ja uz kādu no šiem jautājumiem atbildē ir negatīva, tad mēs zinām, ka ir jāpievērš uzmanība tieši profilakses pasākumiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs varam izveidot, piemēram, posturālo plānu. Plašākiem vārdiem sakot, ķermeņa pozas maiņa ik pa pusotrai vai 2 stundām. Arī guļoša pacienta gadījumā mums ir jāspēj pielāgot un izmantot tehniskie palīgu līdzekļi, lai atvieglotu gan paša pacienta ikdienu, gan aprūpētāja ikdienu.
Runājot par posturālo plānu, tad posturālo plānu, protams, mēs varam izveidot kopā ar ergoterapeitu, lai pašam pacientu tuviniekam mājas vidē būtu ērti un vienkārši sekot līdzi pozu maiņai un laikam, kad tas ir nepieciešams darīt. Protams, var likt arī savā telefonā viedierīcēs atgādinājumus, kad šī poza ir jāmaina, bet, protams, ērtāk un vienkāršāk pašam arī jums būs sekot līdzi, uzrakstot uz lapas, kad šī poza ir jāmaina. Specifiski vides piemērošanas principi ir nepieciešami pacientiem, kam ir skartas vairāk kognitīvās funkcijas kā fiziskais komponents. Un šodien mazliet vairāk aplūkosim pacientus ar demenci. Labi zinām, ka demence ir neatgriezeniski smagi kognitīvu funkciju traucējumi, kas pārsvarā skar atmiņu, valodu, vizuāli telpiskās spējas. Pārsvarā pacientu tuvinieki domā, ka tas ir dabisks novecošanās process, bet ar laiku šie funkciju traucējumi paliek ar vien spēcīgāk un izteiktāk traucē pacienta funkcionēšanu ikdienā. Šeit var minēt dažus piemērus, kā mēs varētu atvieglot pacientu, piemēram, ar demenci ikdienu. Mēs varam veidot tā saucamās piktogrammas ar uzdevumiem, kas pacientam ir jāveic. Piemēram, no rīta pacients pieceļas, viņam ir jādodas uz higienas telpu, veikt mazo higienu, tad jāapģērbjās, tad jāveic pašaprūpes aktivitātes, tādu kā ēšanu un tā tālāk. Tas vienkārši ļauj strukturēt pacientam šo dienas plānu. Vēl mēs varam, lai pacientam būtu vieglāk orientēties gan laikā, gan telpā, izvietot dzīvojamā vietā kalendāru pie sienas, pulksteni ar lielākiem cipariem, lai cilvēks orientētos pats un kļūtu neatkarīgāks. Vēl mēs varam un mums vajag, protams, izveidot arī zīmītes, kurās mēs liekam informāciju par pacientu vārdu, uzvārdu, par adresi, kurā pacients dzīvo un kādu no kontaktu tālruņiem, ar ko var sazināties, ja gadījumā pacients dodas laukā viens un apmaldās. Tā bieži vien gadās, un šādos gadījumos tad pacients zina, kā viņam rīkoties, un viņš iedod šo zīmīti un kāds no garām gājējiem viņam palīdz. Vēl par mājas vidi un pašiem drošības aspektiem jāizvērtē tuviniekam, kur mēs varētu gūt šīs traumas. Piemēram, sāksim ar virtuvi. Šeit ir jānovērš tas, kad mēs varam paņemt, piemēram, asus priekšmetus, neaizvērt gāzes plīti, jo bieži vien gados vecākiem cilvēkiem mājās vēl joprojām ir gāzes plīti. Tad jāveido ir uzraksti, lai, piemēram, pacients, ja viņš dzīvo viens, padarot šo aktivitāti, atcerās, kad ir jāizgriež gāzes plīts, vai tas pats ūdenskrāns, vai sadzīves ķīmija ir nolikta tādā vietā, kad šis pacients viņu nevar dabūt. Kā mēs vēl varam palīdzēt pacientiem ar kognitīviem traucējumiem? Mēs varam arī uzlīmēt lapiņas uz skapīšiem, lai pacients orientētos laikā un telpā. Par higienas telpu runājot. Higienas telpā bieži vien notiek negadījumi. Dēļ kā? Dēļ tā, kad ir slidenas grīdas, neatbilstoši augstumi, rokturu neesamība, nepietiekams apgaismojums. Tas viss rada kritienu risku. Un pirms pacients atgriežas mājas vidē, tad pacientu tuviniekam būtu šie riski jānovērš. Bieži vien tuvinieki pieļauj kļūdas dēļ savas nezināšanas. Tas nav nekas slikts, jo mēs nevaram būt zinoši visās jomās. Tāpēc ir tādi speciālisti kā ergoterapeiti, kas palīdz ikdienā identificēt šos riska faktorus un arī viņus novērst. Galvenās kļūdas bieži vien pacientu tuvinieki vēl pacientiem tikai labu un ievieto, piemēram, dzīvojamā istabā paklāju, bet bieži vien mēs aiz šiem paklājiem aizķeramies. Vēl mēs, piemēram, pacientu dzīvojamā telpā noliekam krēslu, lai būtu kur apsēsties un atpūsties, noliekam televizoru galdiņu, bet patiesībā šādiem pacientiem ir nepieciešams nodrošināt brīvu telpu ķermeņa kustībām, lai nav tā, ka mēs pārvietojamies un naktī ejam, piemēram, uz labierīcībām un mēs aizķeramies un atkal šis pats kritiena risks tiek veicināts. Par riska zonām runājot, katram pacientam šī mājas vide ir savādāka un tās riska zonas arī atšķirsies. Vienam tā riska zona var būt higienas telpa, otram tā var būt virtuves zona. Vai dažkārt arī pacientiem ir tādi, ka viņi atrodas, piemēram, guļoši pacienti atrodas tikai savā guļamistabas telpā un nemaz šīs pārējās mājas telpas neizmanto. Bet gribētu pieminēt vienu no būtiskākajām, jeb biežāk, kur mēs gūstam šīs traumas, un tā ir tā higienas telpa. Higienas telpā, ko mēs bieži vien novērojam, to, kad
Higienas telpas durvju ieeja ir par šauru, ir pārāk augsti durvju sliekšņi, ir nepietiekams apgaismojums telpā, ir slidenas virsmas, ir neatbilstoši un nepiemēroti, piemēram, toaletes poda augstums. Pacientiem dažkārt ir grūti apsēsties, nav arī toaletes podam nolikts blakus atbalsta rokturi, kas atvieglotu piecelšanos un apsēšanos. Un šīs ir tās zonas, kas pacienta tuviniekiem ir jāspēj pielāgot. Par palīgu risinājumiem mēs varētu minēt, piemēram, gumijas paklāju ievietošana. Ja pacientam mājās ir vanna vai duša, tad mēs gumijas paklāju ievietojam gan vannā, gan dušā un ārpus tās, lai nodrošinātu to, ka viņš nepaslid, neizkāpjot, neiekāpjot vannā. Vēl mēs varam pievienot, piemēram, atbalsta rokturus. Atbalsta rokturi ir dažādi. Ja pats pacients vai pacienta tuvinieki nevēlas urbt caurumus, piemēram, tai pašā sienā, mēs varam pielikt atbalsta rokturus, kas ir veidoti uz lipekļiem. Mēs varam nodrošināt pietiekami labu apgaismojumu, vienkārši nomainot spuldzīti. Mēs varam atvieglot higienas aktivitāšu veikšanu, piemēram, iekāpšanu, izkāpšanu vannā, pielāgojot tehnisko palīglīdzekli, vannas dēli vai vannas krēslu. Viss ir atkarīgs no pacienta higienas telpas platības. Šobrīd mēs atrodamies pielāgotajā higienas telpā, un es jums parādīšu dažādus tehniskos palīglīdzekļus, kas var atvieglot ikdienas aktivitāšu veikšanu, jeb mazgāšanās aktivitātes. Šeit mēs redzam vannas dēli. Vannas dēles ir paredzētas tam, lai mēs varētu atvieglot iekāpšanu, izkāpšanu un, protams, apsēdēšanos vannā. Jo dažkārt apsēdēšanās vannā dziļākajā vietā ir diezgan apgrūtināta. Kā mēs viņu izmantojam? Šeit ir iespējams regulēt piestiprināšanās laukumu. Regulējot, piemēram, tas ir viss atkarīgs no tā, cik plata ir paša pacienta vanna. Ja, mēs noregulējam, liekam iekšā vannā tā, lai šie neslīdošie gumijas atbalsti būtu iekšpusē un stabili vannas dēles turētos virs vannas. Redzat, pārbaudam, lai nav tā, ka viņš staigā no vienas puses uz otru. Kā mēs izmantojam šo tehnisko palīglīdzekli? Mēs atbalstam kājas pie vannas malas, apsēžamies, pieturamies pie šiem atbalsta rokturiem, ieceļam vienu kāju iekšā vannā, ieceļam otru kāju vannā un veicam mazgāšanās aktivitātes. Protams, mēs varam izmantot arī piederumus pagarinātā kātā, lai mums nebūtu jāveic saliekšanās kustības, bet mēs varētu mierīgi sēdēt ar taisnu muguru un mazgāt sev kājas, vai tieši otrādi muguru. Ko mēs darām? Kad beidzam šo mazgāšanās aktivitāti, mēs kāpjam laukā, atkal izceļam vienu kāju, izceļam otru kāju. Ir arī tādi tehniskie palīglīdzekļi, kas mazina kritiena riska iespējamību. Tie ir tehniskie palīglīdzekļi, piemēram, pretslīdes paklājas. Šeit ir gadījums, kad pretslīdes paklājiem ir tādas pumpiņas, kas piesūcās pie flīzēm. Mēs šos tehniskos palīglīdzekļus varam likt gan iekšā vannā, gan ārpus tās. Protams, ja nevēlās pacients pirkt tik lielus pretslīdes paklājus, ir iespējama arī opcija uzlīmējumas līnijas, kas mazina šo slīdēšanu. Tālāk, par tehniskajiem palīglīdzekļiem minēju jau arī atbalsta rokturus. Atbalsta rokturus mēs varam ievietot ne tikai higienas telpā, bet jebkurā vietā, kur cilvēkam ir nepieciešams atbalstīties. Tad iesim tālāk, aplūkosim šos tehniskos palīglīdzekļus, kas ir arī atbalsta rokturi. Šie ir konkrēti pieskrūvējumi pie sienas, bet ir arī stiprinājumi pie grīdas. Šajā gadījumā ir poda paaugstinājums. Ir iespējami divi varianti, protams, atkal konkrēti attiecīgi katram pacientam individuāli. Šis tehniskais palīglīdzeklis nodrošina to, ka mēs uz poda nesēžamies tik zemu. Piemēram, pēc tās pašas gūžas endoprotezēšanas cilvēks nevar saliekt gūžu mazāk kā 90 grādu leņķī, tad viņam būs nepieciešams šāda veida tehniskais palīglīdzeklis. Vēl nepastāstīju jums mazliet par vannas krēslu. Viss ir atkarīgs no pacienta funkcionālā stāvokļa un vajadzībām. Mēs varam arī izmantot vannas krēslu, aizstājot to ar, piemēram, ņemot ārā šo vannas dēli, ja cilvēkam ir arī mazliet līdzsvera traucējumi, jo ar šo vannas krēslu mēs nodrošinām to, ka viņam ir atbalsts mugurai. Atbalsts mugurai, un viņš jūtās daudz stabilāk. Par atbalsta rokturiem. Atbalsta rokturiem pēc savu veidu atkal ir dažādi. Šie ir pie sienas stiprināmi.
Bet šis, piemēram, atbalsta rokturis ir veidots uz tādiem kā piesūcekņiem. Mēs ar šo palīdzību varam pievienot rokturi jebkurā vietā, kurā tas līp. Piemēram, pie flīzēm. Pamēģināsim šajā vietā. Mēs liekam rokturi, piemēram, pacientam ir nepieciešams šajā vietā. Pieliekam un piesūcam un izmantojam tehnisko palīgu līdzekli. Vēl būtiski arī ir dušas krēsls, jeb toaletes krēsls, kuru mēs varam izmantot. Parocīgi ir tas, ka toaletes dušas krēslam ir arī riteņi, jo mēs viņu varam novietot jebkurā vietā. Un, piemēram, ja pacientam ir nevis vanna higienas telpā, bet duša, tad mēs šo pašu tehnisko palīgu līdzekli varam iestumt dušā un veikt mazgāšanās aktivitāti. Šis ir palīga līdzeklis, kas atvieglo pacientam pēdu mazgāšanu. Lai mums nebūtu jāsliec mugura un jāveicina tas, ka, piemēram, pacients var pakrist, mēs varam izmantot šādu pēdu mazgātāju. Atkal ar lipeklīšiem mēs pieliekam pie vannas, piesūcam un veicam pēdu mazgāšanu. Runājot par svarīgākajiem palīglīdzekļiem, sāksim ar to, kas vispār ir palīglīdzekļi. Tehniskie palīglīdzekļi tās ir palīgierīces, kas atvieglo cilvēka spējas veikt pārvietošanās aktivitātes, rūpes par sevi un produktīvi pavadīt brīvo laiku. Tehniskie palīglīdzekļi ir daudz un dažādi. Tie, piemēram, ir riteņkrēsli, staigāšanas rāmji, rolatori, ortozes, protēzes, pašaprūpes tehniskie palīglīdzekļi, un tā es varētu turpināt šo sarakstu, jo tehniskie palīglīdzekļi tiešām mūsdienās ir ļoti daudz. Tehniskie palīglīdzekļi atkarībā no funkcionālo traucējumu smaguma iedalās tādās divās kategorijās. Ir palīglīdzekļi, kas nepieciešami īslaicīgi. Piemēram, pacientam, kam veikta gūžas endoprotezēšana, ir īslaicīgi nepieciešami mobilitātes tehniskie palīglīdzekļi, piemēram, elkoņu atbalsta kruķi. Ir arī tādi gadījumi, kad tehniskie palīglīdzekļi ir nepieciešami ilgstoši, smagāku saslimšanu gadījumā. Latvijā tehniskos palīglīdzekļus iespējams saņemt par valsts budžeta līdzekļiem, un šo iespēju nodrošina Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs. Piebildīšu vienīgi to, ka tehniskos palīglīdzekļus par valsts budžeta līdzekļiem ir iespējas saņemt personas ar ilgstošiem funkcionāliem traucējumiem. Tāpat arī tehniskos palīglīdzekļus var saņemt ar nevalstisko organizāciju atbalstu. Un trešais veids ir pašu pacientu personīgie līdzekļi. Pacients var doties uz uzņēmumiem, kas nodarbojas ar šādu veidu pakalpojumiem, ar tehnisko palīglīdzekļu nomu vai pārdošanu. Un šeit var minēt dažus piemērus, piemēram, speciālo palīglīdzekļu parks. Ir uzņēmums, kas nodarbojas ar tehnisko palīglīdzekļu nomu vai pārdošanu. Ir arī medicīnaspreces.lv un citi uzņēmumi. Lai atvieglotu pacientu ar smagākiem funkcionāliem traucējumiem aprūpi un arī paša pacientu tuvinieku veikšanas spējas atvieglot, mēs varam izmantot tādus tehniskos palīglīdzekļus kā, piemēram, funkcionālā gulta, pretizgulējuma matracis. Abi šie tehniskie palīglīdzekļi ir lielisks palīgs guļoša pacienta aprūpē. Dažādi spilveni, pretizgulējuma spilveni, pozicionēšanas spilveni, atbalsta rokturi, auduma trepītes, kas atvieglo pacienta ķermeņa pozīcijas maiņu. Tad mēs varam arī izmantot slīdpalagu. Slīdpalags vairāk būs noderīgs pacienta aprūpētājam, lai mēs varētu pozicionēt viņu gultā. Tad mēs vēl varam izmantot tādus tehniskos palīglīdzekļus kā riteņkrēsls, lai mēs uzlabotu un atvieglotu mobilitāti. Piemēram, pacients ir nepieciešams pārvietot no vienas telpas vietas uz otru. Tad mēs izmantojam riteņkrēslu. Ir augstais staigāšanas galds. Patiesībā ir ļoti daudz tehniskie palīglīdzekļi, un katru no tehniskajiem palīglīdzekļiem mēs piemeklējam katram pacientam individuāli. Pacientiem ar vieglākiem funkcionāliem traucējumiem varētu būt nepieciešami tādi tehniskie palīglīdzekļi kā, piemēram, kruķi, spieķi, kvadripodi, zeķu uzvilcējs, manuālās satvēršanas stangas, pielāgoti virtuves piederumi. Patiesībā ļoti daudz tehniskie palīglīdzekļi varētu atvieglot ikdienas aktivitāšu veikšanu. Tagad aplūkosim tehniskos palīglīdzekļus, kas būtu nepieciešami vairāk guļoša pacienta aprūpē, un arī pašiem pacienta tuviniekiem būtu liederīgi izmantot tādus tehniskos palīglīdzekļus kā, piemēram, funkcionālā gulta. Funkcionālā gulta ir laba ar to, ka mēs varam regulēt augstumu un pielāgot šo gultu atbilstoši katra
pacienta aprūpētāja antropometriskajiem rādītājiem. Ko tas nozīmē? Ka mēs varam šo gultu virzīt gan uz augšu, gan arī uz leju. Attiecīgi pielāgojot, cik augstu mums vajag. Tālāk mēs ar šīs pultes palīdzību varam mainīt gultas galvgaļa augstumu, piemēram, pacelt. Ja pacientam ir nepieciešama veikt ēšanas aktivitāte, tad mēs paceļam, protams, augšā un neļaujam pacientam ēst guļot. Ir iespējams arī mainīt kājgaļa augstumu un visu pārējo. Principā visu, ko jūs vēlaties mainīt ar funkcionālās gultas palīdzību, ir iespējams. Vēl ļoti parocīgi ir tas, ka funkcionālai gultai ir šīs drošības malas. Drošības malas, ko mēs varam skaisti nolaist vai tieši otrādi pacelt augšā, ja gadījumā jums ir bail atstāt pacientu guļošu vienu pašu. Tālāk nedaudz vairāk paskatīsimies pašus palīgu līdzekļus, kas nodrošina pacienta pozicionēšanu gultā un atvieglo tuvinieka darbu. Šeit ir redzams pozicionēšanas spilvens. Mēs izmantojam viņu, lai mēs saglabātu nepieciešamo pozīciju, piemēram, guļus uz labā sāna. Šeit ir slīdpalaks, kas atvieglo pacientu arī to pašu pozicionēšanu, pārvietošanu, kā mēs izmantojam slīdpalagu. Viņš ir ražots no tāda ļoti slidīga materiāla. Mēs, piemēram, paliekam pacientam apakšā sēžas daļu, un ja mēs vēlamies pavilkt pacientu uz sāniem, mēs vienkārši velkam uz sevi vai uz otru pusi. Redzat, cik vienkārši viņš tiek izmantots. Šīs ir auduma trepītes, ko mēs varam stiprināt pie funkcionālās gultas, vai ja mājās pacientam nav funkcionālā gulta, tad pie parastas gultas, atkal kājgalī, mēs stiprinam un nodrošina to, ka pats pacients spēj mainīt ķermeņa pozu. Piemēram, piecelties gultā sēdus, ja ir, piemēram, neskata viena augšējā ekstremitāte. Tās ir atbalsta trepītes, ko mēs varam izmantot. Protams, mēs arī varam pie gultas pielikt atbalsta rokturus, ko jau mēs iepriekš aplūkojām. Šīs ir drošības jostas, ko mēs liekam apkārt pacientam. Piemēram, ja mums ir nepieciešama pacienta pārcelšana no gultas uz riteņkrēslu. Tas ir vienkārši drošības aspektiem. Mēs liekam apkārt pašam pacientam, saregulējam atbilstošos izmēros. Un šeit asistents vai aprūpētājs vai tas pats tuvinieks ņem aiz rokturiem un veic pacientu pārcelšanu. Šeit ir arī daži no pozicionēšanas, piemēram, šis ir pozicionēšanas rullis, kad mums nepieciešams pacelt kājas augstāk, vai izgulējuma profilakses pasākumiem. Šis ir tāds spilvens, vai kā mēs viņu varētu nosaukt, ko mēs liekam apkārt potītei, un tas nodrošina to, ka papēdis nepieskarās pie gultas un neveicina bērzi. Līdz ar to mēs arī ātrāk varam tikt vaļā no izgulējumiem. Runājot par tehniskajiem palīglīdzekļiem, svarīgi ir izmantot to iespēju, ja ir pielāgots tehniskais palīglīdzeklis, piemēram, pacientam ar konkrētu saslimšanu, tad mēģinam viņu arī izmantot, lai mēs pēc iespējas veicinātu pacientu iesaisti ikdienas aktivitātēs. Pirmām kārtām jūs man piekritīsiet to, ka cilvēki ikdienā veic daudz dažādas aktivitātes. Tās ir ēšana, staigāšana, došanās uz darbu, dejošana, ļoti daudz dažādas aktivitātes. Ikdienā cilvēki nemaz nepievērš uzmanību, kāda apstākļa šīs aktivitātes nodrošina. Var pienākt brīdis, vai traumas rezultātā, vai saslimšanas rezultātā cilvēkam kādu no šīm aktivitātēm, vai pat visas, var tikt ierobežotas. Un tad ir svarīgi gan terapijas procesa laikā, gan atgriežoties mājas vidē, veicināt pacienta veselības stāvokļa uzlabošanos un iesaisti viņam svarīgās aktivitātēs. Pie svarīgākajām prasmēm mēs varētu pieskaitīt pašaprūpes aktivitātes, kas ir ēšana, dzeršana, mazā lielā higiēna, rūpes par izskatu, jo piekritīsiet, ka tās ir primārās funkcijas, kas mums ikdienā ir nepieciešams, lai mēs vispār funkcionētu. Nenoliekšu arī to, ka mums svarīga ir mobilitāte, mobilitātes aktivitāšu veikšana, jo, piemēram, pacientam ir nepieciešams trenēt, piemēram, tās pašaprūpes aktivitātes, mazgāšanos, bet viņam mobilitātes ierobežojuma dēļ šī aktivitāte ir liekta, jo viņš no guļama telpas nevar nokļūt līdz higienas telpai. Tas ir svarīgi.
Šeit es vēlos minēt vārdu motivāciju. Piekritīsiet man pie tā, ka motivācija ir nepieciešama visam, ko mēs ikdienā darām. Kādam cilvēkam motivācija ir nepieciešama, lai no rīta pieceltos no gultas un dotos uz darbu, bet kādam cilvēkam šī motivācija ir nepieciešama, lai turpinātu savu insultu skarto ekstremitāti. Un vēl es vēlos pieminēt to arī, ka praksē ļoti bieži novēroju no pacientu tuviniekiem pāraprūpi. Kādā veidā tā izpaužās? Tā izpaužās ar to, ka pacientam tiek liekta aktivitāšu veikšana. Pacientam terapijas mērķis ir augšējo ekstremitāšu ģērbšana. Pacientu tuviniekam liekas, ka šī aktivitāte ir ļoti viegli un ātri izdarāma, un tāpēc viņš to paveic pacienta vietā. Bet tas nav pareizi, jo pacientam ir jāļauj pašam veikt šo aktivitāti, jo tikai ar darīšanu mēs mācāmies un mēs sasniedzam izvirzīto mērķi. Un ļoti svarīgi ir arī līdzcilvēki apkārt pacientam, jo arī viņi motivē savā veidā darboties un kustēties un negulēt gultā, bet veikt šīs aktivitātes, jo ikdienā, piemēram, cilvēks nespēja sevi motivēt un viņam ir ļoti grūti piecelties no tās gultas, lai piemēram, veiktu to pašaprūpes aktivitāti, bet pacientu tuvinieki ir tās personas, kas to dara un kam vajag to darīt, lai mēs sasniegtu izvirzītos terapijas mērķus. Šajā prakses kontekstā ergoterapeita uzdevums ir izvirzīt terapijas mērķi pacientam, protams, sasniegt kopā ar pacientu to un informēt arī pacientu par aktivitātēm mājās. Piemēram, ergoterapeits pēc rehabilitācijas kursa noslēguma sagatavo tehnisko palīglīdzekļu atzinumu, ja tādi nepieciešami. Sagatavo rekomendācijas gan pacientam, gan pacientu tuviniekam, lai pacientu tuvinieks izprastu to, cik daudz pats pacients var izdarīt pats un cik daudz nepieciešams atbalsts no tuvinieku puses. Un šādā veidā mēs veicinām pacienta iesaisti un rehabilitācijas turpināšanu mājās. Protams, ir iespējams arī saņemt rehabilitācijas pakalpojumus mājās, kad ergoterapeits nāk pie pacienta, ergoterapeits vai fizioterapeits nāk pie pacienta mājās un veic, piemēram, to pašu pozicionēšanu vai kustību apjomu uzlabošanu vai muskuļu spēka uzlabošanu, bet tas viss ir atkarīgs no paša pacienta funkcionālā stāvokļa un nepieciešamības. Primāri ergoterapeitam ir jāizdara viss ārstniecības iestādē, lai pacients būtu gatavs doties mājās un viņš zinātu, kas viņam ir jādara. Jā, un mūsdienās ir tik ļoti daudz speciālistu, pie kuriem var griezties un meklēt palīdzību, tā kā viss ir atkarīgs no jūsu pašu motivācijas, kā jau es iepriekš minēju. Motivācija mums ir pats svarīgākais un izmantojiet to sava veselības stāvokļa uzlabošanai.